Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija 24. nodaļas. Mācieties līdzību no vīģes koka, kad tā zars pilns sulas un raisa lapas, jūs zināt, ka vasara ir tuvu. Tā arī jūs, kad jūs visu šo redzēsiet, ziniet, viņš ir tuvu pie durvīm. Patiesi es jums saku, šī paudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Āmen. Nāc, kungs, pie katra no mums un palīdz, lai mēs tavus vārdus saprotam un uzņemam, un lai tie mūs vada ceļā pie tevis. Āmen. Šodien mēs svinam mūžības svētdienu. Dažreiz to nosauc arī par mirušo piemiņas dienu. Un šie divi nosaukumi uzreiz arī atklāja mūsu nostāju un noskaņu. Vai mēs domājam par mūžību vai par miršanu? Mēs šodien par mūžību. Un turpinot šeit evaņģēlijā tālāk lasīt, mēs redzam, bet to dienu vai stundu neviens nezina. Nedz eņģeļi debesīs, nedz dēls, vienīgi tēvs. Tātad tomēr par to dienu, kad mums būs jāstājas Kunga priekšā. Un jo mēs ilgāk dzīvojam, jo vairāk par to domājam. Jaunībā ir jādomā šodienas dienas domas un jāatver šī brīža skatiens. Un tikai vēlāk mēs pamazām varam sākt izvērtēt, un jo lielāka ir dzīves pieredze, jo vairāk ir ar ko salīdzināt. Sevišķi bēru atvadu brīžos visu vecumu cilvēki ir domīgi un var nojaust, ka tad domas grozās ap savu ceļu, kurp tas ved uz mūžību. Bet kā es tur ieiešu? Kā tas notiks? Un vai es tikšu atzīts par pieņemamu? Tā domā un sev jautā ne tikai tālu no Dieva vārda esošie, bet arī tie, kas visu mūžu pie viņa vārdiem ir turējušies. Un neticiet, ja kāds cilvēks jums saka, ka viņu galīgi neuztrauc, kas ar viņu būs pēc nāves. Tādam varētu būt vēl grūtāk kā mums, jo visas pūles ir jāvelta, lai noslēptu savas bailes un izrādītu tādu vienaldzīgu bravūrību. Vai ievērojat, ka šodienas visos lasījumos nebija ne mazāko šaubu par mūžību un par Kunga atnākšanu, kaut vai vistumšākajā un briesmīgākajā dienā? Bija tikai teikts, ka tā diena nav zināma. Un savukārt daudzas citas rakstu vietas mūs māca un reizēm visā asā veidā būt nomodā. Kā tās 10 jaunavas, no kurām tikai puse bija gatava šai stundai, bet pārējās netika ielaistas. Par to jau arī uztraucamies. Vai mēs esam gatavi? Ārēji mēs nekā to nejūtam, tādi paši grēcinieki kā visi citi. Ja tu esi kopā ar dēlu, ja tu esi ar savu Kungu un Jēzu Kristu saistīts, ticībā un garā, tad tev notiks pēc tavas ticības. Tādēļ uzturi to skaidrībā un iekšējā saistībā ar viņu.
Kad tā stunda pienāks, mēs lasām, tad neej atpakaļ uz mājām pēc mantām, un pat no jumta lejā nekāp. Un tas norāda uz to, ka tikai tava dvēsele ir svarīga, un ka nekas no tava sakrātā un savāktā, sūri grūti sapelnītā nebūs vajadzīgs. Kā pļaujas svētku rakstu vietā par tiem šķūņiem atcerieties, kuri ir pilni ar mantu, kā mūsu lielveikali, bet svarīga ir tikai cilvēka dvēsele. Un te nu jāsaka, ka arī to daudzo pārdevēju dvēseles, kas svētdienās šajos veikalos strādā, bet tas ir no citas prediķa. Notikums, kuru dzirdējām altāra lasījumā, vairāk izklausās pēc dabas katastrofas apraksta. Līdzīgi kā tiem milzu viļņiem, kuri ik pa laikam noslauka kādu zemes vietu tīru no visiem cilvēku celtajiem cietokšņiem un šķūņiem. Tāda katastrofa vai pat visas pasaules gals tiek solīts tuvā laikā arī mums. Tādi pareģojumi parādās, kad ir kādi zīmīgi datumi kalendārā. Un interesanti, ka pati laika skaitīšana ir mainījusies jau tik daudzas reizes, sākot no senās Ēģiptes saules kalendāra. Ebreju tautām bija mēnesis kalendārs. Jūlijs Cēzars skaitīja laiku no 46. gada pirms Kristus, un tad tas tika nomainīts ar Gregoriāņu kalendāru. Un interesanti, kurā gadā, zinat? Mums te rakstīts apakšā zem altāra 1582. gadā, tad, kad mēs sākām šeit sludināt latviešu valodā, tad tam par godu tika nomainīts kalendārs. Tā kā mēs varam teikt, ka no šī te datuma maiju acteku kalendārs ir lietots zemes otrā pusē, Vidusamerikā, Gvatemalā, Venecuālā. Katrs no šiem kalendāriem vēl ir arī Ķīnas un Babilonijas, kur ir jaukti saules mēnesis kalendāri. Katrs kalendārs ir cilvēka dzīves ritma izteicējs. Un arī tautas atmiņas, tradīcijas uzturētājs. Kā mēs svinam baznīcas gadu vai kā mēs svinam citas lietas. Katrā zemes stūrī ir izveidojusies sava atšķirīga pasaules uztvere un savi svaru mēri un laika mēri un joslas. Un mēģinot likt visu to kopā, grūti ir cerēt, ka tur sanāks kaut kas visiem piemērots. Tikai žurnālistiem tēma vienam rakstam vai asprāšiem viela kādai asprātībai. Un man patika tā karikatūra, kur tas maija akmeņkals stāv ar to apaļo kalendāru, ko viņš tur ir cirtis akmenī, un saka, sieviņa man apnika to kalendāru taisīt. Es tiku līdz 2012. gadam, man pilnīgi piegriezās. Un sieva saka, mīļais, metu mieru, viņiem tajā laikā jau būs pavisam citas lietas, par ko domāt. Jāsaka, ka tā maiju vai kā pareizi ir acteku sieva, laikam bija pārāk labās domās par mums, jo mums tik ļoti patīk šķiest laiku visādiem niekiem. Interesanti, ka Kristus labās vēsts sludināšanā savai jūdu tautai lieto šīs daudzās dabas līdzības, kas visiem ir redzams, saprotams, bet kas tomēr izsaka arī Dieva darba savstarpējo saistību, līdzdalību visos procesos, kuros beigas ir jauns sākums. Piedzimšana un nāve
ir dabīgs ritums. Viss atjaunojas. Rudenī izbeidzas, pavasarī piedzimst no jauna. Kāpēc mums no tā ir bailes? Ir dzirdēts, ka saka, vecajiem ir jāaiziet, lai jaunie varētu ienākt. Mūsu krīzes laikā tas varētu būt sevišķi aktuāli vecos pensijā. Bet atcerēsimies latviešu tautas pasaku par vectēvu un ragaviņām, kurā piedalās 3 paudžu vīrieši. Reiz es šeit pat dievkalpojumā satikos ar skolas bērniem, kas neko par tādu pasaku nebija dzirdējuši. Var jau būt, ka mūsu mazbērni vispār ne šūpuļu dziesmas, ne pasakas nav dzirdējuši. Un tādēļ es atgādināšu šo vienkāršo stāstu, kas mums vēl ir zināms. Kad vectēvs kļuva vecs un slims, par apgrūtinājumu un smagumu sev un citiem, tēvs paņēma ragaviņas, uzsēdināja uz tām vectēvu un vilka uz mežu. Mazdēls gāja blakus. Kad nonāca meža biezoknī, tēvs piestūma ragaviņas ar vectēvu pie koka stumbra un grasījās doties mājās. Bet mazdēls saka, bet ragaviņas? Tēvs nesaprot, kas ir ar tām ragaviņām. Tās te nevar atstāt. Ar ko tad es tevi vedīšu uz mežu? Tā tēvs ieraudzīja šo novecošanas lietu ar citas paaudzes acīm un saprata, ka viņš savu mūža nogali labāk gribētu sagaidīt mājās, nevis mežā. Un tā mēs pat tādā vienkāršā pasakā varam ieraudzīt ko svarīgu un iemācīt to bērniem. Ja mēs negribam, ka mūs ved uz mežu vai uz pansionātu, tad ir jāpalīdz mūsu jaunākajiem lasīt, lai viņi zinātu gan šūpļu dziesmas, gan pasakas. Jo šajos vārdos ir izteikta iepriekšējo paauģu pieredze. Nevienmēr filozofiski gudri, bet tik vienkārši, ka tādēļ jau liekas, ka tam nav nekādas vērtības. Tādēļ vēlreiz atgādinu, ka tieši Kristus līdzības bija tās vienkāršākās. Arī šī par vīģes koku, kas dzīvo un aug saskaņā ar Dieva nolikto ritmu. Liekas, ka mēs kādreiz gribam no šī ritma izlekt ārā. Zemes dzīve mums liekas svarīgāka par mūžību. Nesteidzaties, tiksim arī mēs. Šī zemes dzīve ir reālāka, arī patīkamāka. Te ir silti, un kad piesalst, tad mēs varam laisties ziemas priekos. Un ja apnīk, tad mūsu laikos mēs varam aizbraukt arī uz siltām zemēm. Ne jau visi, bet daži var. Tā kā dievi dzīvot zemes virsū. Bet par nākošajiem laikiem, kas to lai zina? Ir daļa cilvēku, kas domā, ka labāk ir dzīvot bagāti un pārticīgi šajā dzīvē. Bet ir priesteri, kas saka, ka te mums ir jāpaciešas, un tad laba dzīve nāks tur tikai nākotnē, un tur būs tā īstā dzīve. Savukārt, ja šeit ir slikti, tad iepriekš esi grēkojis. Un tās ir tās filozofiskās gudrības, kas sajauc galvu, jo katrā šajā teorijā kaut kas ir skaidrs, saprotams, pieņemams, un viss kopā ir tā kā ticams. Un tad mēs nonākam pie tiem dažādajiem kalendāriem. Cilvēkam ir svarīgs katrs Dieva dotais mirklis. Tas ir dots mums personīgi un ir jāizmanto, un par to būs arī jāatbild. Un ja ir dotas kādas dāvanas,
tad viņam ir zināms, kādēļ tās mums ir dotas, un tādēļ arī tās ir jāizmanto. Bet ja ir ciešanas, tad ir dots arī spēks tās izturēt. Ja Dievs ir tava spēka avots, ja tās ir tikai kādas cilvēku mācības, nu tad visādi var būt. Kristus saka skaidri, ka viņa vārdi nezudīs. Viņa vienkāršie, visaptverošie vārdi nezudīs. Lai tos skaitītu pēc kāda kalendāra, tie nezudīs. Tajos lielākā vērtība ir veltīta tieši tam laikam, kuru cilvēks pavada dzīvojot zemes dzīvi. Par to runā evaņģēlija. Daudzi ir norūpējušies, vai viņu dzīve nodrošinās labu vietu mūžībā. Arī par to ir evaņģēlijā, kā brāļi Cebedeji. Viņiem pat mamma gribēja sarunāt saviem puikiem labāku vietu. Par to viņu uzticīgo kalpošanu. Atkal viss ir tik mūsdienīgi. Vai patiesi tur mācītājiem un citiem kalpotājiem būs labākas vietas kā citiem draudzes locekļiem? Kristus vārdi saka, sevišķi šai mūžības svētdienā visiem ir viena alga, viena Dieva žēlastība. Katram jādzīvo pēc savām dāvanām. Kam dāvana sludināt, tam jāsludina. Kam dziedāt vai kā citādi kalpot, tam jādara tas, uz ko tas kungs ir aicinājis. Un kas domā, ka viņam nav nekādu dāvanu, tam ir klusa un līdzjūtīga sirds, kas par visiem lūdz un par katru pārdzīvo. Arī mūsu vidū ir daudz tādu cilvēku. Reizēm pat liekas, ka tie klusie ir patiesāki nekā drošie, kam vienmēr ir ko sacīt un atbildēt. Ja viņi ir patiesi, nevis grib izcelties citu priekšā, tad katram un katrai kalpošanai ir sava vieta. Pēc debesu braukšanas notikuma Kristus ir vienādi tuvs katram, kas uz viņu sauc. Un nav jāiet uz Galileju, viņš ir jau šeit. Un tā tas būs arī mūžībā. Viņš būs vienādi tuvs katram. Nebūs tuvāko un tālāko. Rīgas draudzēs viņa nav vairāk nekā lauku būdiņā, kur Dieva vārdus kāds klausās rādio vai skatās televizorā, vai vientuļi lasa, vai sirdī klusi pārdomā. Vienādi tuvu. Bet tas nenoliedz mūsu cenšanos, jo katram ir jākalpo ar savām dāvanām, kā draudzes dienās. Tieši kalpošanas patiesums, biezums un biežums un līdzdalības iespēja radīja to pacilātības, apgarotības, vajadzības un savstarpējā pleca sajūtu. Tāpat tas ir arī šeit, kad kādus draudzes svētkus svinam, to pašu 1582. gadu, vai arī tad, kad svētdienas skolas bērni dodas uz nodarbību, kā es teicu, lēni un prātīgi šodien, vai arī, kad atgriežas no tās, skrien, kurš pirmais pie altāra, un kāds no mums noskatās nosodoši. Ko tie bērni šitā uzvedās baznīcā? Bērni uzvedās dabīgi un patiesi. Un viņi neskrien pēc kādas jaunas mantas, nedrāžās uz mājām, bet pie tā kunga altāra, lai tur ceļos nomestos. Atcerēsimies šodien, domādam par saviem aizgājējiem, ka Kristus mums ir vienādi tuvs.
gan skaļajiem, gan klusajiem, gan jaunībā, gan vecumā, gan šeit, gan mūžībā. Un viņš nav privatizējams. Viņš pieder katram, kas tic uz viņu kā uz Dieva dēlu. Āmen.